Sveicināti! Halleluja! Šeit gribu atkal parunāt par sev ļoti tuvo tēmu. Būtībā vissvarīgāko tēmu manā dzīvē, kas priekš manis kļuva vissvarīgākā tēma 8 gadus atpakaļ, kad es nācu pie Jēzus Kristus, apzināti nododot savu sirdi, savu dzīvi viņam. Jo, protams, par Jēzu Kristu daudz bija dzirdēts arī pirms tam, un bērnībā bija gājusi pat svētdienas skolā, bet tas nebija nekad tādā līmenī, kā es to piedzīvoju pirms 8 gadiem, ja, kad tiešām notika šī kristīšanās Kristu un sadraudzība ar Svēto garu. Ja, jo tad, kad mēs sirdī ticam tam, ko Dieva dēls ir izdarījis priekš katru cilvēku un ar muti apliecinām viņu par savu kungu, tad mēs tiekam apzīmogot ar Svēto garu. Un pēkšņi mēs saprotam rakstus, ja mēs līdz tam neko no tiem nesapratām, ja, mēs sajūtam prieku par dzīvi, ja, mēs sajūtam dzīvību sevī kā urdzošu kalnu avotiņu. Un tas tik tiešām tā arī viss tika piedzīvots, un joprojām tas tā tiek piedzīvots, šī te Dieva pastāvīgā klātbūtne, pamācība, Dieva atklāsme, kas tik ļoti iepriecina un apgaismo. Un tādēļ ar to es arī dalos, un arī šodien gribu padalīties, ja, runājot tieši par šo procesu, kas notiek atgriežoties pie Kristus, saprotot, ko mēs tieši saņemam. Un svētajos rakstos ir runāts par to, ka mēs mantojam pestīšanas ceļu. Mēs mantojam pestīšanas ceļu. Jēzus Kristus evaņģēlijos pats par sevi saka, es esmu ceļš. Es esmu ceļš, es esmu dzīvība un es esmu patiesība. Ja? Ārpus Kristus nav nekādas patiesības. Viņš pats ir patiesība. Un tātad viņu mēs mantojam sadraudzību ar pašu Dievu, jo caur viņa svētām asinīm mūsu grēki ir pārklāti, un tāpēc mēs varam būt sadraudzībā ar Dievu, kurš ir svēts. Un tāpēc šīs sadraudzības rezultātā Dievs mūs var pestīt, ja, no visām mūsu aplamībām, no dzīves tumsā, no dzīves depresijā, no dzīves kaut kādos grēkos, kas mūs pazudina, pasaulīgas kārības. No visa tā mēs tiekam atbrīvoti Kristu un iegūstam šo svētlaimīgo sadraudzību ar Dievu, kad katru dienu kļūst interesanta, kad katru dienu mēs varam piedzīvot šo sekošanas Kristuma svētlaimi, saucot sev par Jēzus mācekļiem. Un, protams, tie eksāmeni nevienmēr ir viegli arī, ja, kad pienāk laiks tos kārtot, lai Dievs arī varētu saprast, kādā līmenī, kādā mēs esam kondīcijā, tā teikt, ja, un kur mēs varam doties tālāk ar Dievu un ko Dievs ar mums var darīt, ja, tādā ziņā, ka ir daudz runāts par to, ka Dievam ir plāns priekš katru no mums, ja, ka viņš grib mūs lietot saviem plāniem, un katram no mums ir aicinājums, bet ir arī šīs te kondīcijas vai šie līmeņi, kas parāda to, kam mēs esam gatavi vai neesam gatavi, un Dievs mūs par to nenosoda. Vienkārši viņam tas ir jāsaprot, mums pašiem par sevi tas ir jāsaprot Kristu, lai mēs atkal stiprinātos viņa žēlastībā un iet uz priekšu un nolikt tos eksāmenus, kur mums ir jānoliek. Un Dievs tajā visā mums palīdz, ja, jo viņš ir mīlestība, viņš ir kā gādīgs tēvs. Viņš nav atstājis mūsu bāriņu šajā pasaulē.